Mani sauc Kārlēns. Man ir 23 gadi. Esmu karojis otrā pasaules kara frontēs, gan Krievu, gan Vācu pusē un dezertējis no abām šīm armijām. Jau gandrīz gadu es vairs neslapstos. Man karš vēl nav galā. Es esmu mežā, jo tikai tā es varu justies brīvs. Kārlēns? Tas ir mans partizāna segvārds. Īsto vārdu jums izpaust nedrīkstu. Sev un saviem biedriem esmu devis arī svinīgo partizānu solījumu. Tas skanēja šādi. Es, Latvijas Nacionālais partizāns, svinīgi apsolos ievērot Latvijas Nacionālo partizānu apvienības statūtus, uz statūtu pamatu dotās instrukcijas, pavēles, kā arī bez ierunām paklausīt saviem priekšniekiem. Es apsolos būt pret visiem taisnīgs, ievērot Latvijas likumus un visu sev uzticētos pienākumus veikt pēc labākās sirdsapziņas. Par godu Dievam un savai dzimtenei, brīvai un neatkarīgai Latvijai. Kārlēns. Lūk, viņš redzams šajā fotogrāfijā. Kārlēna īstais vārds bija Kārlis Zariņš. Viņš bija dzimis 1923. gada 20. jūnijā. Kārlis bija bārenis, uzaudzis Dikļu bāreņu namā. Kad viņam apritēja 11 gadi, viņu audzināšanā pieņēma kādreizējā Rīgas apriņķa Ķēču pagasta Gobugravās dzīvojošie Kristīne un Jānis Mitri. Kārlis skolā bija gājis tikai 4 ziemas, kas tajā laikā lauku puisim bija tā īsti ne pa daudz, ne pa maz, jo skolā tolaik amatskolas izglītību varēja iegūt 6 mācību gados. 1940. gada jūnijā Kārlim Zariņam palika 17. Un 1940. gada jūnijā Latviju okupēja Padomju Savienība. Lūk, nākamais attēls, kuru vēlos jums šodien parādīt, ir ļoti interesants. Tas glabājas Cēsu vēstures un mākslas muzeja krājumā, un tas ir uzņemts 1940. gada jūnijā. Šajā fotogrāfijā redzama viena no pirmajām padomju demonstrācijām, kuru Cēsīs sarīkojusi Latvijas komunistiskās boļševiku partijas Cēsu komiteja. Un demonstrācijā, kā jūs redzat, piedalās sarkanās armijas kareivi. Viņi nes lozungus, viņi nes padomijas karogu un rokās tur Ļeņina un Staļina portretus. Un maršē viņi gar vienības laukumā uzstādīto uzvaras pieminekli, kas veltīts Latvijas brīvības cīņās nozīmīgajām Cēsu kaujām. Vai šajā demonstrācijā noraugās arī Kārlis Zariņš? Grūti pateikt. Ar ko viņš nodarbojas 40. gada jūnijā, arī nav zināms. Taču Latvijas valsts arhīvā Kārļa Zariņa apsūdzības lietā ir iespējams izlasīt, ka 1941. gadā Kārlis ir iestājies komunistiskās jaunatnes organizācijā, jeb komjaunatnē. Padomju aktīvisti aģitēja jauniešus stāties šajā organizācijā. Aicināja uz dažādām sapulcēm, mītiņiem, demonstrācijām, solīja visādus labumus, acīm redzot, Kārlis uz šiem tukšajiem solījumiem bija uzķēries. 1941. gada jūlijas sākumā Latviju okupēja Nacionālsocialistiskā Vācija. Un milzīgajai Vācijas kara mašinērijai bija vajadzīgi karavīri un darba spēks. Okupēto austrumu apgabalu iedzīvotājus nacisti pirmām kārtām pašā sākumā gan visvairāk uztvēra kā iespēju iegūt lētu darba spēku. Un tādēļ cilvēki tika aicināti, it īpaši jaunieši tika aicināti doties darba dienestā uz Vāciju. Propaganda avīzēs sludināja darbu kā patriotisku pienākumu cīņā pret komunistiem, jeb boļševikiem. Lūk, šeit redzams viens šāds sludinājums, kurš bija ievietots Cēsu apriņķa laikrakstā Cēsu vēstis. Taču šim aicinājumam un šiem aicinājumiem nebija liela atsaucība. Tāpēc okupēto austrumu apgabalu ministrs Alfrēds Rozenbergs 1941. gada 19. decembrī
izdeva rīkojumu par obligāto darba dienestu. Un nākamajā 1942. gadā ar draudiem un viltu, verbējot un beidzot rīkojot mobilizāciju, vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāji nonāca Vācijā un faktiski nonāca piespiedu darba dienestā. Līdz nacistiskās okupācijas beigām šis skaits sasniedza 20 000 Latvijas iedzīvotāju. Un viņu vidū bija arī Kārlis Zariņš, jo 1942. gadā darba dienestā uz Vāciju mobilizēja 1923. gadā dzimušos. Kārlis Zariņš darba dienestā Vācijā sabija tikai iespējams nepilnu gadu, jo jau nākamajā 1943. gadā Kārlis brīvprātīgi iestājās Latviešu SS leģionā, tātad kļuva par nacistiskās Vācijas karaspēka karavīru. Un to viņš esot darījis tāpēc, ka darba apstākļi darba dienestā esot bijuši ļoti slikti. Kara darbība Kārli Zariņu 1944. gada jūlijā atveda uz Latviju. Un tad, kad viņš līdz ar saviem kara biedriem, ar SS leģionāriem, pārgāja Latvijas robežu, viņš no leģiona dezertēja. Visticamāk, tas notika kaut kur Latgalē, taču ir zināms, ka viņš varēja palikt vai nu Latgalē vasarā, vai uz rudens pusi Vidzemē, jo no 1944. gada vasaras un Latgalē un savukārt no rudens Vidzemē padomju vara atjaunojās un nostiprināja, veidoja atkal savas institūcijas, un tikai tur viņš varēja justies drošs, jo nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijas daļā viņš tāds nebūtu nevarēja justies kā dezertieris no SS leģiona, jo tas viņam nozīmēja nāvessoda draudus, jo par dezertēšanu draudēja nāvessods. Tā nu mēs zinām, kā Kārlēns, kā viņš sevi dēvēja, vēlāk kļūdams par partizānību, Kārlis Zariņš, 44. gada vasaru vadīja kaut kur Latgalē, bet rudeni visticamāk atgriezies Ķēču pagastā Vidzemē, jo 44. gada novembrī viņš tika mobilizēts sarkanajā armijā un kļuva par sarkanās armijas kareivi un tika nosūtīts kaujās uz Kurzemi. Tad nonāca pretinieka pusē saviem kādreizējiem cīņu biedriem, leģionāriem. Un tur viņš arī sabija, pat guva ievainojumu, līdz pat kara beigām, līdz pat nacistiskās Vācijas kapitulācijai 1945. gada maijā. Bet Kārlis pamanījās dezertēt arī no sarkanās armijas, jo rezerves pulkā, kurā viņš bija ieskaitīts, kas tajā laikā atradās Baltezarā, esot valdījusi ļoti pretpadomiska noskaņa un klīdušas baumas, kas arvien pieņēmās spēkā, ka karš atsāksies, ka būs trešais pasaules karš, ka demokrātiskās pasaules lielvaras, angļi un amerikāņi nāks palīgā un visi vērsīs ieročus pret sarkanarmiešiem, jeb lielo padomju valsti. Nevēlēdamies piedalīties šai karā, Kārlis dezertē no sarkanās armijas un kopā ar vienu no saviem dienesta biedriem atnāk uz Ķēču pagastu. Bet par dezertēšanu no sarkanās armijas 1945. gadā Kārlim Zariņam arī draud nāvessods. Tādēļ viņš nevar dzīvot legālu dzīvi un kļūst par nelegālistu. Tāds kā viņš, šāda rīcība, kā rīkojas viņš, tā nebūtu nav vienīgā, tā dara ļoti daudzi, desmitiem, simtiem jaunu vīriešu rīkojas tieši tāpat. Tādēļ Latvijas meži un lauki 1945. gada vasarā arvien vairāk pildās ar nelegālistiem, ar jauniem bruņotiem vīriešiem, kas slēpjas mežā, veido bunkurus, veido nelielas nelegālistu grupas. Un tas ir arī laiks, kad arvien aktīvāk šīs grupas organizējas Nacionālo partizānu organizācijās. Pirmā Nacionālo partizānu organizācija Centrāla Vidzemē izveidojas jau 1944. gada rudenī. Tā darbojas kādreizējā Ērgļu pagastā. Un tās vadītājs ir Kārlis Plaudis, kura sagvārds ir Klints. Bet šī organizācija tiek iznīcināta. Čeki to iznīcina jau 1945. gada maijā, un Kārli Plaudi arestē šī paša gada jūlijā. Apcietina,
ievieto centrāla cietumā, un jau pēc gada, 46. gada februārī, viņam tiek izpildīts nāvessods, tepat Rīgas centrāla cietumā. Taču organizācija, kas 1944. gada decembrī tiek nodibināta Viļakas pagastā Stompaku purvā un saucas Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, izvērš savu darbību Ziemeļvidzemē tieši 45. gada pavasarī un meklē kontaktus ar nelegālistu grupām un arī ar Latvijas pašaizsardzības organizāciju, kuru dibinājis Kārlis Plaudis Centrālvidzemē. Diemžēl pēdējiem kontaktus nav iespējams izveidot, jo organizācija ir likvidēta, taču Ziemeļvidzemē un vēlāk arī Centrālvidzemē šī organizācija izveido savu štābu, kas tiek saukts par Latvijas Nacionālās partizānu organizācijas Centrālvidzemes štābu. Un tajā tad arī apvienojas visas kādreizējā Cēsu apriņķa un Centrālās Vidzemes daļas partizānu grupas. Vai Kārlis Zariņš jau 45. gada vasarā pievienojies kādai no šīm grupām, par to nav nekādu ziņu. Visticamāk, nē. Jo ir zināms, ka Kārlis Zariņš partizāniem pievienojies tikai 1946. gada ziemā, kad iesaistījies vienā no pirmajām vērienīgākajā vispār partizānu kara vēsturē akcijām, ko rīko Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. Par to, ko Kārlis Zariņš darīs līdz 46. gada ziemai, precīzu ziņu nav. Visticamāk turpinājis uzturēties mežā, dzīvot kā nelegālists. Un vēl jāsaka, ka interesants ir arī fakts, ka Kārlis Zariņš ir viens no tiem, kas nolemj savu nelegālista statusu mainīt, reaģējot uz Čekas vispārēju aicinājumu legalizēties visiem nelegālistiem un visiem nacionālajiem partizāniem, kas tajā laikā jau organizējas un ir apvienojušies grupās. Tas ir 1945. gada 12. septembris, kad Latvijas komunistiskās bolševiku partijas lielākajā, nozīmīgākajā laikrakstā Cīņa parādās sludinājums. Faktiski tas nav sludinājums, tas ir vesela lapuse, milzīgs raksts ar virsrakstu nodrošināt latviešu tautai mierīgu darbu un drošību. Visus nelegālistus, nacionāli noskaņotos partizānus un viņu atbalstītājus uzrunā Čekas lielais priekšnieks, ģenerālmajors Augusts Eglītis. Viņš vēršas pie visiem šiem cilvēkiem sākumā ar aicinājumu un skaidrojumu, cik nozīmīgi viņiem pārtraukt nelegālista statusu, cik nozīmīgi pārtraukt šo pretošanos, nākt ārā no meža, un tiem, kas tā darīs, paši atnāks uz miliciju un Čeku un pieteiksies, atdos savus ieročus, tiem nedraudēs nekādas represijas un sodi. Tāpat arī viņš aicina visus pārtraukt atbalstīt šos cilvēkus, kas slēpjas mežos un ir bruņoti. Un beigās tomēr arī piedraud, ka tiem, kas nereaģēs uz šo aicinājumu, tiem draud represijas un tiem draud bargi sodi. Pēc Čekas statistikas ir zināms, ka 1945. gadā vairāk kā 1200 Latvijas nelegālistu, nacionāli noskaņotu cilvēku partizānu izvēlās legalizēties. Un 46. gadā legalizējas arī Kārlis Zariņš. Viņš to izdara rudens sākumā, taču jau novembrī viņš ir atpakaļ mežā. Un šķiet, ka tas ir tas brīdis, kad mūsu šīs lekcijas varonis, Kārlis Zariņš, izvēlas kļūt par nacionālo partizānu. Tad viņam ir 23 gadi. Un ņemot vērā to areālu, kurā viņš darbojas kā nacionālais partizāns, kas ir jau minētais kādreizējā Rīgas apriņķa Ķēču pagasts, līdz pat Cēsu apriņķa Ērgļu un Vecpiebalgas pagastiem, var uzskatīt, ka viņš ir bijis Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Centrālvidzemei piederīgā reģiona partizāns.